nolēmām mēs visi kopīgi mūsu lielajā istabā uztaisīt nelielu remontu. Mēs ņemsim un krāsosim sienas. Nu ko, istaba mums gan izvai tukši ir palikusi šitā te televīzora istaba. Jā. Viss, kas bija uz sienām, to visu noņēmām. Palika tikai eglīte, bet viņi tur arī var palikt, tāpēc, ka tur ir tā siena, kur mēs neko nedarīsim. Kur noņēmām nost jau sienas lampas. Noņēmām pašu galveno, kas ir televizors. Tagad nodarbosimies ar kaut kādām griestu līstu montāžām. No, pēdējais apskats uz istabu pirms krāsošanas. Rekur salīmēju, šitos te smukuma elementus pa visādām pusēm tur, jā, salaidu kopā un notinu visu, viss ir šitais te sataisīts ar plēvi un, neko, aiziet, rausim augšā, sākšu ar griestiem. Tagad tāds starpetaps ir. Redz, kur vienvārds sakot, šitāds te ir pašreiz tas starpetaps, jā. Kāds tas viss mums izskatās, bet būs pēc tam daudz foršāk. Kur televīzora istabai pašreiz, redz, kur šitāda te krāsa siena, smuki griesti, ar durvīm kaut kas ir jādomā, piekrītu, jā. Un tā, viss, kas kādreiz sākās, pēc tam arī beidzās. Atsveidzināšu atmiņā jums tagad, kā tas viss izskatījās pirms tam. Un lūk, kā viss izskatās tagad. Ir taču nedaudz foršāk, vai ne? Lai visiem foršs, panākumiem bagāts, skaists un izdevies jaunais 2026. gads. Paldies, man draugi!